Kas saista Lieduvas pilsētu mažeiķus ar mūsu dziesmu svētkiem? Droši vien nekas. Bet esot tālumā, latvietis vislabāk saprot, kādēļ mums nepieciešams mūsu patiesās kultūras vērtības. Aptauju centrs, aptaujājot 738 cilvēkus, protams, Latvijā, ir noskaidrojis, kādēļ latviešiem dziesmu svētки ir необходимы. Вы слышали, что в Латвии каждые 5 лет происходит такой большой праздник? Да. Праздник танца и песни. Да, знаю. Да. И в Литве тоже кое-что показывает об этих праздниках в Латвии? Да, я видела сама, видела. Видела по телевизии, такой праздник видела. И, один раз только я видела это. Как вам кажется, почему нашим балтийским народам нужны такие праздники, когда мы все вместе сходим? Ой, я не знаю, все время как-то и в советские времена мы тоже так ездили в экскурсии, знакомились, все было. Чтобы вместе быть. Да, чтобы познакомиться в Латвии, особенно я жила в Новой Акмяне, так мы ездили там в магазине, потому что Латвия богаче как-то казалось все, рыба вкуснее, солнце, да. Солнце ярче. Мне очень нравилось, мы ездили часто очень в Латвию. Спасибо. Да. Manās rokās ir aptauju centra veiktā pētījuma rezultāti. Un 10. vietā, lai mums būtu ar ko lepoties. 9. vietā, dziesmu svētki ir svētki visai tautai. 8. vietā, dziesmu svētki nepieciešami, lai piesaistītu turistus un parādītu Latviju no labākās puses. 7. vietā, Latvija bez dziesmu svētkiem vienkārši nav iedomājama. Tā ir mūsu identitātes neatņemama sastāvdaļa. 6. vieta, dziesmu svētki padara mūs īpašus un stiprus. 5. vieta, dziesmu svētki nepieciešami, lai veicinātu mūsu pašapziņu un patriotismu. Un 4. vieta, dziesmu svētki nepieciešami, lai piedzīvotu unikālu kopā būšanas sajūtu. Gluži kā mažeiķos, kur nav neviena. Nav. 3. vieta, lai labi atpūstos, priecātos un feini pavadītu laiku. Atā Lietuva. 2. vietu es paziņošu offshore, vietā starp 2 valstīm. Dziesmu svētki nepieciešami, lai vienotu tautu. Mans tēva nams mājās nāku, redzīs, sagāzies, kamēr biju prom. Un 1. vietā dziesmu svētki mums nepieciešami tādēļ, ka tā ir mūsu kultūras vislielākā tradīcija. Un tie nepieciešami, lai mēs savu kultūru pilnveidotu, attīstītu un, protams, nosargātu. Tā, šito arī vajadzētu pārkrāsot. Kas te mums atbild valstī par šīm lietām? Skrūve arī vien izkritus.